Šajās dienās Dārzkopības institūta dārzā gaisā virmo ceriņu smarža. Ar apmēram 2 nedēļu novēlošanos beidzot ceriņi ir pilnbriedā. Apmēram tikpat ilgi kavējušās arī sārtvētas zemens. Tunēs stādījumos pirmās ogas ienākušās tikai maija pēdējā nedēļā. Tagad vajadzēja būt tā, ka ir ražas pats maksimums, bet tāds ražas maksimums ir agrākajām šķirnēm tunelī. Teiksim, bet uz lauka jau pirmajām agrējām ir aizmetušās odziņas. Zemeņu pētnieci gan nosmēja, ka īsā laikā esam pieraduši pie netipiskiem pavasariem. Vēl pavisam nesen, taču pirmās ogas gaidījām tikai uz Jāņiem. Viss gan esot atkarīgs no šķirnes, bet bažām, ka ražas nebūs, nesot pamata. Tā zemenēm vispār patīk tās temperatūras svārstības. Ja ir pa dienu ir tie paši 23 grādi un pa nakti kādi 10 grādi, tad viņas ir tādas aromātiskākas un garšīgākas. Augļi aizmetušies arī ķiršiem un ābelēm. Aizmetņu gan šogad ir mazāk nekā citus gadus, bet tas nozīmējot, ka ogas būs lielākas. Sulīgās ķirškoku lapas gan jau apciemojušas arī lapucis. Teiksim tā, ja lapucis nav daudz, tā varbūt nav liela bēda, varam, arī viņas savākt. No otras puses, lapucis sūcot apstādina dzinumu augšanu un nebūs pārāk liels un spēcīgs pieaugums, ja runājam par saldiem ķiršiem. Bet savukārt, ja viņas ir ļoti daudz, tad tas ir no vienas puses ietekmēs ķiršu kvalitāti. Savukārt ābeļdārzos šādos laika apstākļos gaisā lido kraupjas sporas un būtu jāveic fungicīdu smidzināšana. Nākošā lieta, kas ir svarīga, panākt, lai vainags ir pēc iespējas izgaismotāks. Respektīvi, šāds vējš, lai pēc iespējas ātrāk nožāvē rasu. Jo ātrāk nožūs lapas, jo mazāks iespējas sēnēm, kas ir kraupjas, attīstīties. Jā. Lai gan vēsais laiks tik būtiski vairs nevar ietekmēt gaidāmo ražu kā pavasarī, tomēr augļu dārziem tīkamākā būtu gaisa temperatūra līdz +25 grādiem ar sabalansētu mitruma daudzumu.